Labdien! Mēs esam šeit, Duģī, un mums ir radusies viena interesanta lieta. Lūdzu, pastāstiet, Zigmāra kungs, kāpēc jūs mūs šeit pasaucāt? Es savu medību laikā sāku staigāt pa šo mežu. Moju tā liela provā. Kā redzat? Te vienkārši viss ir izplatīts. Kur tu var paiet medībās? Nekur. Un jūs viens pats šeit nācāt, vai bijāt kopā ar vēl kādu? Es biju kopā ar savu sieviņu. Nāciet droši, kā jūs sauc? Sveiki, man sauc Zeni. Un tad iesim parādīsiet mums, kur ir tā lielā problēma. Nu, tur iesim. Ejam. Nākat šut. Nāk. Prātīgi! Vairs jau tālāk nāk. Prātīgi! Tad šeit ir jums tas postījums lielākais? Jā, lūk, ir kāda nezvēra mājoklis. Un... Kas tad tur? Kas tad tur? Mūži! Pagāns tāds! Pazūd prom! Vai, mani... Jūs varbūt vēlaties kaut ko ātri jautāt skatītājiem? Lūdzu, palīdziet! Lūdzu, saziedojiet naudiņu, lai mums vairs nebūtu tādi nezvēri šeit, lai sakārtotu mūsu dabu. Es jums lūdzu. Lai mēs varam dzīvot mūžīgi, laimīgi. Jā. Un kāpēc jūs to naudiņu vai ko jūs domājat iesākt? Nu, pirmkārt jau tam nezvēram slazdas vajag salikt. Un tad varbūt arī sakārtot ar visu ap traktoru un vēl nes sazinu ko. Un bērziņus jaunus iestādīt. Jā, bērziņus, jā. Jūs gribat vienkārši šeit iedot ļoti skaistu vietu. Jā. Jā. Manuprāt, mums ir jāpalīdz šī ģimenei. Paldies jums! Paldies jums! Mēs braucam pie Zigmāras un Zenes, to bebru iznīcināt, šašliku taisīt. Paldies visiem mīļajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja mums saziedot naudiņu un palīdzēja mums sakārtot šo jauko mežu. Mums patiešām bija prieks palīdzēt šī skaistajai ģimenei. Paldies! Paldies jums! Laicīgi,